I wait to see your golden smile, feel of 1,000 kisses. Oh, please stay a while. I reach up to hold your sunlit face. Feels like a handful of silk now. I'm in your warm embrace. Kā nonākt līdz pareizam izmēram un pareizam plānojumam? Jā, droši vien jāsaka tā, ka es domāju, ka lielākajai daļai cilvēku ir sapnis par savu māju. Mums tā skaitā bija sapnis par savu māju, mēs par to jau domājām kādu laiku. Iepriekš, pirms mēs nonācām pie šī lēmuma būvēt māju. Jāsaka tā, ka mēs pirms tam dzīvojām dzīvoklī, un dzīvoklis mums bija aptuveni 80 kvadrātmetru liels, kas likās, tīri tāds optimāls izmērs. Bet māju, protams, būvējot, tu domā par dažādām ērtībām, tā skaitā par vairākām bērnistabām, kur katram bērnam gulēt. Tu domā par atsevišķu istabu, darbistabu, kur tu varētu strādāt. Manuprāt, vispār darbistabas jautājums šobrīd šajos laikos ir palicis ļoti svarīgs, jo liela daļa no cilvēkiem, kur var strādāt attālināti, viņi arī veic šo darbu attālināti. Tāpēc katram droši vien tā kvadratūra vienam ir ļoti aktuāla, kad viņam būtu 100 kvadrātmetru māja, citam nepieciešama 200 vai 250 kvadrātmetru māja. Mēs pēc būtības piegājām daudz maz, es teiktu, racionāli, un mēs nonācām līdz 154 kvadrātmetriem, kas, manuprāt, nav ne daudz, ne maz. Kāpēc koka māja, ne mūra māja vai kāda? Jāsaka tā, ka man vispār pēc būtības patīk koks kā materiāls. Man patīk tas, ka tas ir nosacīti dzīvs, elpojošs. Man koks vienmēr ir paticis. Un jāsaka arī, ka tas lielākais arguments, kāpēc mēs izvēlējāmies par labu rūpnieciskai koku karkas mājai, ir tas, ka šis lēmums par māju, kā es jau iepriekš minēju, mēs sapņojām ilgi, mēs vēlējāmies māju, bet tas lēmums, kā mēs līdz tam nonācām, un tas laiks, cik ātri mums vajadzēja realizēt šo te ideju un vēlmi, tad mums bija skaidrs, ka mēs diez vai iesim cauri standartizētam būvniecības procesam, ka plānosim, gadu, pusotru, 2 projektu, kā tas izskatīsies, būvēsim mūru māju. Mums bija ļoti svarīgs ātrums. Ātrums, cik ātri mēs varam nonākt līdz savai mājai. Un jāsaka, ka kopumā pagājušā gadā, tātad 2019. gada maijā, mēs parakstījām līgumu par projektēšanu. Tagad ir 2020. gada decembris, mēs jau pusotru mēnešu šeit dzīvojam. Tā kā es teiktu, ka tas temps ir ļoti ātrs, un ja mēs skatītos vēl uz to pašu montāžas procesu, tad ļoti labi atceros, 18. maijs bija pirmā diena, kad uz pamatiem tika montēts karkas. Tā kā, principā, no 18. maija, nepilnu 6 mēnešu laikā, tev no pamatiem ir tapusi māja, kas ir pabeigta, vismaz pabeigta no būvniecības viedokļa, jo, manuprāt, tie cilvēki, kas ir uzcēluši māju, zina, cik pēc tam ilgi prasa visas pārējās lietas, kā tā skaitā lampu izvēle, mēbeļu iegādi un tā tālāk. Bet šis te ātrums bija ļoti, ļoti svarīgs. Kādu apkuri izvēlējies un kāpēc tieši tāda apkure? Jāsaka tā, ka tad, kad mēs sākām šo te būvniecības procesu, vispār jau jāsaka, ka es neesmu būvnieks, es uz būvniecību esmu pilnīgi uz jūs. Es strādāju pavisam citā sfērā, es labāk orientējos citās lietās. Un tad, kad tu sāc kaut ko darīt, lai tu kaut ko izdarītu, pirmais, manuprāt, tev ir svarīgi satikt pareizos cilvēkus. Tie cilvēki, kas tev var pateikt, ieteikt, izskaidrot. Un otrs ir tas, ka tev arī pašam visu laiku ir jāmācās līdzi. Un tā skaitā arī par apkurs izvēli. Mūsu sākotnējā izvēle, mēs sākotnēji domājām ceļot māju, ka mēs liksim gāzes katlu un mums būs gāzes apkure.
jo mums gāzes vads iet, es nezinu, 100–150 metru attālumā. Bet tad, kad mēs noskaidrojām izmaksas, kādas ir tieši šim te projektam, lai tev šo gāzes vadu atvilktu, tad ideja par gāzes katlu tika diezgan ātri noraidīta, un arī jāsaka, kad runājot ar arhitektu, arī vairāk nebija šis te risinājums par gāzi. Granulas kā tādas es dzīvē neesmu nevar teikt, ka neesmu izskatījis, bet man ļoti svarīgs ir ērtums. Tāpēc pirmais krita izvēle uz gāzes apkuri, jo tas ir ērti, tev nekas nav jādara, gāzes katls strādā, mājās silti. Bet saprotot, ka gāze nebūs šis te apkurs veids, un arī ejot tālāk detaļās par to, cik energoefektīva māja, tu saproti īstenībā, ka tu vari panākt mazākas izmaksas ar gaisa ūdens siltumsūkni. Protams, daudz teiks, ka jāliek ir zemes siltumsūknis, bet mūsu izvēle bija nerakt zemi. Mūsu izvēle bija pie mājas pielikt gaisa ūdens siltumsūkni. Es neteikšu, ka viņš izstāsta gluži kā kondicionieris, bet viņš ir lielāks kondicionieris, kas darbojās. Tālāk skatoties jau izvēloties konkrētu ražotāju, jāsaka, ka es kā patērētājs, arī tu vari apjukt tajā visā, jo ļoti daudz ir piedāvājumu, ļoti daudz, kur reklamē savu produktu. Tāpēc, manuprāt, tas, ko es jau minēju pašā sākumā, ļoti svarīgi satikt arī pareizos cilvēkus, kas tev var konsultēt un kas tev var pateikt. Un vēl jau svarīgāk ir tas, kad šis te konkrētais ražotājs, es domāju, ne tikai, mēs izvēlējāmies Stiebel Eltron gaisa ūdens siltumsūkni ar jaudu 4,5 kW, kas ir pilnīgi pietiekoši šai mājai. Cerēsim, ka, kad apkurs sezona būs galā, mēs varēsim palielīties ar ļoti izciliem siltumrēķiniem. Kā piemēru var minēt, ka novembrī māja kopumā ir patērējusi par karsto ūdeni un apkuri aptuveni 300 kW, kas, rupi sakot, ir 45 eiro elektrības rēķinā, kas es neteiktu, ka ir daudz. Protams, tagad decembris temperatūra ir zemāka, skatīsimies, kāds būs decembra rēķins. Bet ļoti svarīgi izvēloties šo te ražotāju, mūsu gadījumā mēs izvēlējāmies, kā es minēju, Stiebel Eltron, ir tas, cik viņš ir efektīvs un kā viņš strādā mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Un arī, protams, šī pārdevēja kompetence, kā tev spēja izskaidrot uz visiem taviem jautājumiem. Pat reizēm likās, ka es uzdodu ļoti stulbus jautājumus, jo, kā jau es minēju, es neko dzīvē pirms tam nesapratu no siltumsūkņiem. Un es īstenībā arī neko nesapratu no tā, cik māja ir energoefektīva vai no tādām lietām. Tā kā, tas ir tāds, būvējot māju, tu mācies arī pats, tu izglītojies un mācies un audz līdz tām lietām. Tāpēc jā, tādēļ jau arī nebija doma par granulu katlu, jo es gribu dzīvot ērti un es negribu domāt par to, kur man jāglabā granulas vai ka man vajadzīga pusi no saimniecības ēkas piekrāmēt ar granulu paletēm. Es gribu šo te ērtību, to, kad ir ērti un man nekas nav jādara un viss strādā pats no sevis. Un ja tas vēl ir energoefektīvi un tas nozīmē zemus elektrības rēķinus, tad es tikai par to esmu priecīgs. Sanāk, ka mēs esam ienākuši mājas, es teiktu, centrālajā telpā. Starp citu, es šeit ienāku gandrīz katru dienu, jo katru dienu es apskatos, cik daudz siltumsūknis ir patērējis elektroenerģiju. Izstās viņš, es teiktu, līdzīgs kā saldētava vai leduskapis. Jā, tas ir siltumsūkņa iekšējais bloks. Un šeit jūs arī redzat, es teiktu, tās ir mājas plaušas, jo šis brīnišķīgais aparāts, ko ražo Zenders, nodrošina to, ka mājā nepārtraukti ir svaigs gaiss. Jāsaka, kad mēs sākumā, kad šo iekārtu palaida, mēs nevarējām pierast pie tā, kad tu ieej telpā un tev visu laiku tāda sajūta, ka ir ļoti labi izvēdināts. Tiešām, ka kāds būtu turējis logu visu laiku vaļā, tu ieej, te tik daudz gaisa, forši. Bet tagad, kad mēs jau dzīvojam pusotru mēnesi, manuprāt, mēs esam tā apraduši jau ar šo sajūtu, ka mums tas liekas tikai un vienīgi, ka tas ir normāli, ka tev ir svaigs gaiss. Jā, un šī iekārta strādā pilnībā automātiski. Protams, es varu ieiet aplikācijā, apskatīties, kāda ir temperatūra gan iekšā, gan ārpusē. Un viņi darbojas pēc CO2 sensora. Attiecīgi, tiklīdz tas gaiss, kas tiek no mājas izvadīts,
tiek pārsniegts noteikts CO2 līmenis. Tā šī iekārta sāk strādāt ātrāk, lai šo te CO2 līmeni mājā samazinātu. Būvējot energoefektīvas mājas, ir ļoti svarīgi, kad uzbūvējot māju, nav kā sajūta, ka tev kaut kur pūš vējš iekšā. Tādēļ, kā mājas montāžas kvalitāti, lai apliecinātu, tiek šai mājai konkrētā ir veikts blīvuma tests, jeb angliski to sauc par Blower-Door testu, kas parāda, cik daudz tad īstenībā šis te vējš mājā pūš iekšā vai cik daudz māja zaudē siltumu. Es teiktu, ka tas ir svarīgi jebkuram mājas pircējam, pat vai tu būvē māju, vai tu pērc māju, veikt šo te testu, lai saprastu, cik tad tev beigās māja būs energoefektīva. Jo zemāk šis rādītājs ir, šis blīvuma testa rādītājs, jo pēc tam tev būs mazāk apkurs rēķini. Bet, protams, ņemot vērā, ka šī māja ir ļoti blīva, tad mājā neiztikt bez ventilācijas sistēmas. Tādēļ arī šeit jūs iepriekš jau redzējāt mājas plaušs Zender ventilācijas agregātu ar rekuperācijas funkciju, kas arī nodrošina to, ka mājā visu laiku ir nemitīgs svaigs gaiss. Jā, izejot cauri visam mājas būvniecības procesam, jāsaka to, ka es varētu smieties, ka es arī esmu kļuvis par dīvānu ekspertu māju būvniecībā, bet man ir tāds ļoti labs teiciens. Ir cilvēki, kuri ir vegāni, piemēram, ir cilvēki, kuri ir veģetārieši, ir cilvēki, kuri ir zero waste piekritēji, bet ir cilvēki, kuri būvējot māju, vēlas uzbūvēt ļoti energoefektīvu māju. Un jāsaka, ka es šobrīd no visiem šiem nosauktajiem cilvēkiem, es katru dienu gandrīz par jebkuru lietu domāju, balstoties no šī viedokļa, lai tās būtu energoefektīvi.